Stop! Mēs esam atpakaļ. Bet šoreiz jau trietā. Netik labi jauns video Lauku sēta. 4. epizodu mēs skatīsimies kopā ar Kati. Garlaicīgā grāmatvede Kate. Garlaicīgā grāmatvede Kate ir ieradusies, lai pierādītu mums, ka mēs nepareizi kaut ko pateicām. Jā, es neesmu tik garlaicīga. Ko mēs par tev pateicām? Jūs par mani pateicāt, ka man ir pārāk labas izvēles dzīvē, ka man vajadzētu izdarīt kaut ko sliktu vai kaut ko nepareizi. Kad man vajadzētu apprecēties ātri un uztaisīt ātri 2 bērnus. Jā, mēs tā teicām? Jā. Jā, es tagad arī atceros to ģerēcību. Brīn, izklausās ļoti jautrs apraksts. Es teiktu, izklausās, ka to ģēniji ir runājuši. Bet, ja nopietni, tad liels paldies, ka tu atbrauc pie mums ciemos. Tas ir ļoti forši, ka mēs nesēžam te divatās, starp mums kāds vēl ir. Mēs tā kā, nejūt viņa elpu tik ļoti. Tas tikai palīdzēs man skatīties. Jā, un es viņu padus. Jā? Tūlīt sajūtīs. Tā, nu ko, Kati, tu mums ceru, ka mums palīdzēs bišķiņ pakomentēt to 4. sēriju. Jā, kas būs šajā sērijā? Jā, kaut kas būs. Es jums pateikšu ātri, kas būs šajā sērijā. Dalībniekiem vajadzēs ar lopiem tikt galā, tad Agnes uztaisīs paēst un tad izbalsošana. Un slepenais randiņš vēl būs. Kas dosies randiņā? Nu, mēs to neteiksim šobrīd sākumā, to vajadzēs skatīties vēlāk. Bet, protams, kā parasti šīs sērijas Kati, mēs gan jau zini, ka mēs sagriežam īsāks nekā īstenībā viņi tās ir. Un, ja jūs gribat noskatīties pilnās sērijas, to var izdarīt Go3 platformā. Un ļoti svarīgi obligāti spiediet laika pogas, jo mēs redzējām to, ka tagad jūs vairāk spiedāt laiku, tiešām cilvēki vairāk skatījās to video. Jā, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Nekautrēties atbalstīt mūs arī, un tad mēs varēsim, nezinu, kaut kur citur, nevis vienkārši, ar Kati kaut kur citur tikties, ne tikai filmējot video vai ko tādu. Ne tikai Kati, varbūt ar Uvi vai kādu citu. Jā. Un vēl es gribu pateikt, konkurss, ja šim video būs 300 laiki, izlozēsim Lauku sētas tēmas merch. Jā, mums tik... Es nebūšu brīvu. Nē. Es te piedalījos. Nu, jāpiedalās, varbūt. Jāpadomā. Pamēģini piedalīties. Jau rēcīgi būs. Pamēģini piedalīties. Tur par sliņķis netiek tālāk. Paga, mēs tik tālāk. Esmu pelnījis nebūs nekāds merch. Tikai neslīgojiet spiest laiku. Jā, interesanti, ka tas sanāk tevs dēļ Arvīds aizgāja mājās. Jā. Jo tu viņu uzvarēji. Jā, Arvīds bija jāsēd uz sola tādēļ, ka es biju uz sola, un mums vajadzēja vienkārši uzlikt kaut vāju pretinieku. Nē, es... Vāju? Es atvainojos. Jā, tā nesaka par Arvīdu. Potenciāli vājāko pretinieku. Tev nebija grūti svērt tos dārziņus, neēdot viņus? Tāpēc, ka esmu veģetārieši, jāizsēd daudz dārziņu. Nē, tāpēc tie dārziņi izties tik svaigi un skaisti. Tas Tas bija reāli farm to table uz vietu, farm to grīdi vai kas tas. Zviedru galds reāli. Jā, es piekrītu, bet nē, viņi bija netīri. Tikai tīros dārziņus vēd. Jā. Mums pastāmies sēriju? Sērija var sākties ar to, ka dalībniekiem jāsadzen gotiņas un vienu zirgu kaut kādā noteiktā vietā. Bet viss ir tāds, ka tie lielopi nav saimnieku. Tie ir kaut kādi kaimiņam pieder. Pareizi? Jā. Sanāk, viņiem jāpilda darbs citam saimniekam. Jums vajadzēs laukt kādu gotiņu tajām? Nē, tie bija gaļas lopi. Jā. Viņus nemaz nevar izslaukt. Fakt, tev pat nedabūji. Jā, tev pat neinteresanti bija burgers un nē. Jā, es neko nedabūju no tā. Kāds ēdās būs? Nē, bet, ja iedota, tad es ēstu. Tu ļoti ēst gribējās? Jo, īstenībā, jā. Arvīdu pusdienā. Viņiem bija pārsvarā tikai zupas, bet, jā, nedeva varbūt tik pilnvērtīgu ēdienu, tāpēc gribējās ēst, un es ēstu šo govi, jo viņi ir labi augusti. Jā, un smuka arī, un tu zini viņu vārdu. Tu redzēji, kā viņi pieaug, jā, kā Man bija pieaug. saikne ar viņu, Tu redzēji, kā viņi pabeidz skolu, ko tādu. Labi, nu ko. Tā arī sērija sākās, ka visi gribēja ēst, un tāpēc viņi sāka dzīt gotiņas. Jā. Un viņam par to ir kaut kas sakāms. Neviens nezin, ko darīt, visi stāv un gaida, ko darīt. Viņi aiztuīt, ņem zirgu, eju, kur tu iesi. Nav nejausmas. Neviens nav gatavs neko dzīt, viņa tikai iet, un zirgam, protams, nepatīk, ka viņi īsti vēd vienu pašu, ka neviens tā īsti nenāk līdzi. Un tad viņa tur sāk ar viņu dancēt. Es jums aizmirsu pateikt, ka Marita ir šīs nedēļas darba vadītāja, vai ne? Jā. Un izstāsta, ka viņa ved to zirgu slīcināt viņu, ko tādu. Viņa it
kā ved to zirgu, lai tam zirgam sekot tās govis. Ā. Jo tā parasti tas notiek, bet tā kā viņi to dara ļoti haotiski, tad tur ir haoss. Jā, no šitām gotiņām taisa tās konfekts. Skrīveros. Es teiktu, ka nē, jo tie ir gaļas lopi, bet varbūt. Nu, kā tev tāds uzdevums, ja tev liktu zirgu vēst? Ai, nē, es samīstos. Moši varētu uzkāpt uz tā zirgu un pajāt, ne? Varbūt, jā. Pilnīgi pajāt. Varbūt tas pat būtu labāk nekā tas, ko viņi darīja. Nu pasmiet, ko viņi darīja. Kas tur notika? Jā, tas zirgs uzkāpa viņai uz kājas, un viņi atlaida vaļā pēc tam viņu. Viņiem vajadzēja atkāpt. Vai nestrīdātos? Tu tā vajag nedari? Es tā daru vispār. Tu arī tā dari? Jā, Tu tā dari. jā es mušām atkāpu. Ko es redzu? Odiem uzreiz. Ods man uzkāpa. Bet tās gotiņas izstās ļoti garšīgi, godīgi. Nu, nopietni, viņas skaisti izskatās. Nē, es izstāstu labi, jā, es Viņas tā ļoti piekrītu. skaisti izskatās. Es nesaprotu, kāpēc tā Marita sapskojās. Viņa nevarēja vienkārši iečilot. Pateikt tam zirgam vienkārši pačilot. Zirg. Bet tik dīvaini vienkārši viens bars lopu skrien pakaļ otriem baram lopu. Tādas lietas notiek, bet tā arī starp cilvēkiem tas notiek. Viņi par šo neaizved uz slimnīcu. Par šo? Tas nozīmē, ka būs vēl kaut kas? Jā. What? Par Nedaudz kādu- spoilers, par bet kādu- lai interesantāk skatīties. Gan jau kāda dziesma tur hardcore bija. Slimīgi. Pirksti nokrīt. Kaut ko tādu sadziedāja, ka vienkārši ausis. Ko aizvediet viņu prom no šeit? Asiņot sāk. Šiet. Blēns, zirgu žābišana. Viņu arī. taču nokaus. Ne jau zirgu. Burgeros. Jošik zirgu gaisā palaid zirgs, un šim tagad ir tur. Štropeni, ar ko zirgu turēt, ir Jošikam rokās. Un zirgs tagad vienkārši skrien. Ak, Dievs! Šitie sāk skriet un tad lopi ārdās. Būs vienkārši ritīgākais, ja viņi cauri aplokam. Tad mēs vienkārši varēsim skriet, kamēr kāds no tiem lopiem nokritīs. Ko viņš pateica vispār? Tā kā es vispār nesaprotu. ļoti grūti saprast, jo ir slēgt pī. Tāds iet, ka viņš piedzima cietumā. Nu, tā kā... Es gribēju teikt, viņš ir bijis no laukiem kādreiz ārā. Viņš ir izbraucis pilsētu kaut vienu reizi. Piedzima un izauga cietumā ar zekiem runāt. Tādā valodā. Nē, nu, diezgan smags darbs. Man liekas, dzīt lielops. Vajadzēja vienkārši sadalīties kaut kā un uztaisīt tādas, nezinu, Oi, tur blēns. sētu no O, man jau cilvēkiem. smadzenes sāp no tā, cik tas grūti būtu. Jums nebija govs tērps? Iefiltrēties. Ievēlēties. Vispār tā būtu labāka ideja nekā šī. Jā, bet būtu bīstami, to varētu netīšām nokaut. Tad viss pēdējais kostīmu balīti tavā dzīvē pēdējā. Nu labi, tad tas bija viens stāsts, ka gotiņas vajadzēja sadzīt un tā tālāk. Un viņiem neizdevās, vai ne? Jā. Jums neizdevās. Mēs pazaudējām kādus 4 lopus. 4? Jā. Jo Cik viņi kaut vienkārši... 10 štukas jūs papasāt? Jā. Nu, Normāli daudz. atvilka visu naudu. Mēs smējāmies par to, ka mēs beigās uzvarētājs paliks parādā par tiem lopiem, ja būs A jāsaka. viņš nekad nedod apkārt? Nu, beigās dabūja, Nu, jā. bet jā, mēs viņus ļoti ilgi meklējām. Tu varētu dzīt gotiņas? Nu, tā labi. Nu, vienkārši šitā te. Kaut ko tādu. Jā. Ar kāju, vēl ar kāju. To sarkano palagu. Uzreiz visas govs apstājas apkārt. Ko viņš dara? Ko viņš te iedomājas? Baltiņš. Kāpēc viņš neuzdās kā normāli govs? Tad šīs nedēļas tā tur pavāra bija Agnes, Jā. vai ne? Un viņai ir arī grūtības. Viņai 19 gadi. Pārāk jauna, vēl no Rīgas. Jā, no puķi. Ko viņi sadomājusies reāli? Braukt uz laukiem. Ko viņi domā, ka kaut kāds džimu ies? Nezinu. Viņi atbrauc reāli pačilot. Pēc tam mačas dzērs visu laiku. Un ko tādu. Tāpat Starbucks ir kaut kur. Jā, kur mana burbuļtēja, bļēns?
Nē, ideja tāda, ka viņi ļoti visi gribēja ēst un sanāk nokavēja ar ēdienu. Viņi nokavēja ar to ēdienu, tāpēc, ka viņi nāca ar mums tos lopus. Oi, nu neaizstāv viņi, jā, Pasaka, kā ir. viņi nokavēja, tāpēc, ka viņi ir rīdzinieci, viņi nemāk taisīt ātri ēst, laikam. Viņi varēja gatavot to ēdienu iečilot bišķi. Viņi iečiloja. Bet nē, īstenībā, es viņas vietā zinu, ko taisīt. Es taisītu vienkārši brokas pāris ar pienu. Vienkārši Pusdienās? Jā. vienā lielā bļodā, lai visi piedod. Tā kā ar... Ai, tā... Jūs pamanījāt, ka man kaut kas uz deguna, ja? Jūs prasījāt, ja? Kas man uz deguna? Deguna. Man vakar, es tikai, nezinu, kur jūs, vakar biju vienkārši sēžu savā alā, čiloju. Skatos, ķipa, mēs ar Robinu plānojam, ko nākamajā dienā darīt un tā tālāk. Un no kurienes sikspārnis man iekot. Ko? Nopietni, man atlidota, iekož un tā lido prom. Es tas, what the fuck, kas tikko notika? Un tas sikspārnis, es no Rogovkas. Kaut ko tādu. Un tagad man kaut kas uz deguna ir. Arvīts? Es nezinu, kaut kāds sikspārnis, kurš no Rogovkas. Kaut kas tāds. Bet es savā alā sēdēju ar Robinu. Es tieši domāju, ka tāds balss šodien. Bišķiņ asins pazaudēja vakar. Labi, pusdienas. Pusdienās varētu būt forši. Jā, ļoti gribās ēst, nevar izturēt badā. Cik jau pulkstenis ir? Nezinu. 5 pāri plikai. Teļus un vēl gribat ēst. Darba vadītājs teica, ka mēs varam ēst, tad mēs ēdam. Nu jā, tas darba vadītājs ir kāds. Un tava princese tev pat pabarot laikam arī dzīvē, Relējā, nevar ēst, jo mūsu jau nav ko ēst. Tu esi mājās? Jā, man tev pamāt lakatiņu. Jā, mums vajadzētu pamāt ar ēdienu. Jo mēs esam strādnieki atnākuši un mums galds ir tukšs. Nu, mēs jau liekam visu, man koļēga Jēkabs palīdz, rekur pasties, kā viņš iet. O, viens. Bet iepriekšējiem pavāram nebija palīga. Iepriekšējiem pavāram nebija koļēga. Nu, bet es neatsaucās. Kā jums tās pusdienu razborkas? Mēs gribam ēst. Tas bija vienkārši tik besīgi. Nu, tik besīgi. Jo visi sūdzās par reāli 10 minūtēm. Kāds strādā? Viņam taču gan jau tā Maritai lika, ka aiziet pie Agneses kaut ko pasaka, Jā. vai ne? Jā. Un tāds notiek kaut kā. Ko viņi pateica? Nezinu, viņi vienkārši prasīja, kur pusdienas. Agnes vienkārši iečiloja. Jā, Agnesē bija tāds, reku man koļēga iet tur viens. Nu, tā kā piedurās. Viņi pa lielam piedurās visu laiku. Pa lielam šis te nenotiktu, ja viņām neprasītu. Tā kā, vai. Nu jā, jo pie viņas kamera ir un ārā kamera sanāk, iesaistīs divas kameras. Oh my God. Lai šo drāmu, lai uztaisītu. Jā, Operatori vienkārši virsstundas. Virsstundas. Operatori virsstundas tur jau strādā. Jā. Reku pēc Arvīda, ja, kad viņš aizgāja tur kāds uzkārtos ķiploks. Kuru tu visvairāk ienīdi no meitenēm? Maritu. Maritu? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa šausmīgi spēlēja uz kamerām. Tā kā viņa uzreiz kaut kā pamainījās, sākot drāmu, to dirš virsū kameru priekšā, un tu viņai dirš pretī, un pēc tam viss ok. Tas jau tikai joks bija. Jā, tas ir tikai šaus, Es man liekas tāpat rīkotos. Vispār es tev saku, kad kamera ir ieslēgta, es esmu garlaicīgākais cilvēks pasaules. Kad kamera ir ieslēgta, esmu otrais garlaicīgākais cilvēks pasaules. Viņš ir pirmais. Wow, Kāpēc uzreiz viņš? Es nezinu, kas mēs vēl esam. Pasaulē. Labi, tad Agnese bremzē ar pusdienām un visiem tas nepatīk. Tev tas patīk? Man bija viena alga. Ja godīgi, man visu laiku bija viena alga. Man vienalga. Nu, tā kā es iečiloju. Jā, man liekas, tas ir diezgan rēcīgi, ka tiem, kam vienalga, kas viņam reāli jātālo. Nu, vai ne? Man arī neprasīja baigi neko tā kā darīt, jo man bija viena alga. Jā. Laiks apņēma par... No. Par ko es sapņoju? Par Cēzara salātu bez vistas. Jā, tas domā. Es sapņoju par kaut kādām sēnēm. Tā kā, jo gribējās, lai tur ir kaut kādas sēnes. Kādas sēnes gailēnas? Nu, tā kā gailēnas kaut kas tā kā, kuras var ēst. Ne tās, kuras šķirī. Psihodēliskās. Nu, nē, ēdamās, tas normālās. Top ļoti garšo sēnes? Nu, viņas iedod tās uzturvielas daudz. Ir vitamīni. B12. B12? Fuck, jā, vairāk. Izklausās pēc ko tā iznīcinātā. Izklausās pēc klases. Arī jā. Jēkabs atkal strādā pa diviem. Kāds mājās? Sāksim ar to, ja tie teļi nebūtu, tad arī šitāda situācija nebūtu. Nē, ja mēs būtu atraduši tāpat ēst, nebūtu. Būtu.
Padodat pa... Būtu ilgāks laiks, vai ne? Jo tad pa laikiem būtu visi izgājis. Kas tās divas neapmierinātās čoķis, ko tur Prāgā pie galva? Uvis ar Martu? Tie ir viņi. Nu, principā, jā. Jā, jo tā zeķa diezgan stilīgas uz galvas. Pasies, cik... Pasies, cik labi izskatās. Jā, cik kata neapmierināta ir. Kāpēc tas tik neapmierināti? Es nezinu. Nemāk viņu iečulēt, bišķi. Ko mēs dzeram? Šito? Cukurūdeni. Man bija tā, ka tad, kad man deva gaļu, es viņu vai nu iedevu kādam, ar kuru es gribēju tā kā saglabāt labas attiecības koalīcijas ziņā. Wow! Vai arī... Tu izmantoji gaļu kā kukulu. Jā. Wow. Tas tā kā vēl tikai cietumā. Nu, tur cietumā cita gaļa, man liekas. Sārdēva. Kokmīt sandviču. Vai kokmīt sandviču nav baigās tāpēc. Lūdzu. Ko tu trako uz mani, ka tava brūta nevar uztaisīt mums ēst? Tāpēc, ka tu tos lopus Lopi vainīgi, ka nav pusdienas? Lopi vainīgi, ka nav pusdienas? Lopi vainīgi pie tā, ka pusdienas ir aizkavējušies. Nāca tāpat ātrāk, laicīgāk. Lūdzu, atzīst to. Viņa būtu ātrāk atnākusi. Nu, bet... Tu zini savus darbus. Allo, es varu pateikt. Nu, saki. Tāpēc, ka tā, ka mēs pirmo reizi ar Kristu izgājām no meža ārā, es teicu, Moška, man jau vieta atpakaļ taisīt ēst. Man pateica saimnieki, nē, davai izējām vēlreiz ķēdītē visi. Nu labi ir, mēs arī ķēdītē visi gājām. Es teicu to, ka man aizkavēsies pusdienas. Nu tad lūdzu, ko uz manīm saimnieki tev teica, ok? Ka tev nav laika, tev jāiet, jātaisa ēst. Sākās tu vēl piesaki. Jā. Nezinu, es vienmēr biju domājis, nu, kā vienmēr pēdējos 2 sezonas, ko mēs skatāmies lauksētā, kā būt pavāram ir visgrūtākā un visstresainākā, nu, nodarbe un tā loma. Tā ir, jā. Kā no pavārs ir tas, kā, nu, tas līme, vai arī tas lubrikants. Tas lubrikants, tā kā, lai visus sasmērētu un visiem būtu labi. Jā, nu, tā kā, lai viss slīdētu, nekas nerīvētos, ja nebūtu bērzi. Un viņi arī pārējie dalībnieki ļoti cenšas atrast, kā, kur iestarpināties, kur kā, tev uzdirst kaut ko. To vispār vienalga. Tu Maritai pat negribēji neko sliktu pateikt. Tā kā Marita, ataudzē normāls mātes. Marita, lūdzu, beidzis iedāt. Nav tik labi balss, kā tev liekas. Tev tā arī liekas? Jā. Un es pamanīju, ka šajā sērijā Ainārs tika nogurs izstāsts. Viņam, man liekas, diezgan smagi tur iet. Nu, jā, pamēģini visu nakti krākt un pēc tam pamosties izgulējies. Jā, čalim gan jau skābeklis pietrūkst. Jā, bet man liekas, ka šeit viņš jau bija pārvācies uz mājas otru galu, jo viņš baigi krāca. Tas notika, mēs vispār nezinām, kad tas notika. Jā. Viņam bija tā kā sankcijas par to, ka viņš krāca? Jā, viņš pārvācās prom no visiem. Tas tikai pareizi, vai ne? Arī nedēļas darbs mēslos līdz ceļiem, uvim prātā romantika. Tā patīk Jānis, vai tā nepatīk? Man patīk Jānis. Viņš foršs. Kā Jānis rāda? Šajā sezonā viņš ir stilīgs, ne? Viņš ir rītīgi stilīgs. Man liekas, viņš arī izskatās labāk, ja tu salīdzini ar iepriekšējām sezonām. Viņš izskatās tā kā fresh, tā svaigs. Jā, izskatās, ka viņam kaut jaunu draudzeni vai kaut kas tāds. Izskatās, ka viņš jau ogu šotus dzer katru dienu no rīta. Es domāju, ka viņš kaut ko dara. Daudz sēnsēm. Varbūt. Bet viņam ir kaut kas dzīvē pamainījies, noteikti. Tas ir skaidrs. Kaut buļu spērnu dzer vai ko tādu. Nu, ķipa zina, kas atjauno. Kas atjauno? Nu, buļu spērnu. Cinks daudz. Cinks? Gan jau. Buļu spērmā? Nu, cilvēku spērmā ir. Kā tu to zini? Tu bioloģiju mācies, jā? Nākās. Okay. Mēs visi taču domājam, ka Jānis labi izstāsta šajā sezonā. Kaut vai tas, ka viņam tur ir kaut kāds baltumiņš tajā bārdā jau parādās, tas tikai labāk viņam nāk. Bet viņš izstāsta labāk, jā. Cik viņam gadu vispār ir? 27? Nē. Man ir 27. Nu jā. Mēs izstāmies vienu vecumu, domā? Nē. Tu izstāsti daudz jaunāk pa viņu. Jā. Paldies. Bet jūs abi izstāsties uz 27. Nu jā, kas notiks šeit? Ļoti interesanti. Paklausmies. Jā. Viņš vēlas doties randiņā un uzaicina Agnesi, bet Agnese šaubu mākta Uvim atsaka. Uvis plinti nemet krūmos. Viņš uz randiņu uzaicina Kati, un Kate piekrīt. Bļā, mums tik ilgi vēl jāstāsta. Kate? Jā.
Tu piekriti iet ar roku randiņā. Bet tas nebija tā, reāli tur Tu pasniedz. ķelkam apens uz galvu. Nu, bija tā, ka viņš sākumā, viņš atnāca pie manis, kā ties randījā, man tāds, es nezinu, tā kā, varbūt varētu, es apspriedos ar savu koalīciju, tā kā. Tu pat šito, oh my god, cik jums koalīcija. Apspriežās koalīciju, kad Uvis pie tevis atnāca parunāt. Jā, tāpēc, kad kāds ietekmēs šovu, kāds ietekmēs manu lomu. Tāds Tavu koalīcija. lomu? Tu tur tēloji? Kas jums kaut kāds? Kas notiek? Kaut kāda kolektīvā komisija, kā PSRS laikos. Man tā. Nu jā, nu principā Jēkabs bija tāds, jā, dodies, tev vajag to darīt, un man tāds, Es labi. esmu fucking šokā. Man arī līdzīgi īstenībā ir. Es arī tā kā, neesmu pirmā izvēle meitenēm. Zin kā otrā. Man arī visu laiku domā, brēns iet, neiet, un visu laiku draugi, vai, ej. Tikai es saprotu, cik stulbi ir, ka tu neesi pirmā izvēle. Pagaid, bet viņi taču teica, ka pie viņas atnāca prasīt. Sākumā aizgāja pie Agneses, un viņš nedeva viņai padomāt, tā kā, un tad viņš uzreiz atskrēja pie manis, lai tā kā Izklausās, ka viņš uzreiz gribēja pie tevis. Man likās, ja godīgi, ka viņš uzreiz gribēja. Jā. Man patīk vecāks meitenes. Vecākas. Nu, viņam kaut kādā 20. Viņam ir 25. Šis ir tribūts visiem otrajām izvēlēm, kas nav pirmā. Tev kādreiz sanāks. Nē, kādreiz tu būsi pirmā izvēle. Kādreiz būšu pirmā. Man arī tā būs kādreiz. Jums abiem kādreiz. Ok, paldies. Tad es... Vienājums. Jā, es vienkārši visu laiku esmu pirmā izvēle, tāpēc es nezinu, kāds ir būt. Kāds ir, jā? Stulbi gan jau. Visu laiku būt pirmā izvēle. Es visu laiku. Pa ilgi domāju tā, Agnes. Vajadzēja domāt īsāk nekā 2 sekundes. Jā, viņai vajadzēja uzreiz teikt, jā, Uvi, jā, es nāku ar tevi uz randiņu. Jā, randiņš, un jums vēl tikai ārpus lauksētas. Jā, pirmo reizi lauksētas vēsturē bija randiņš ārpus lauksētas. Wow, un katrs dēļ. Jā. Un kāpēc Uvim tādas vispār privilēģijas, ka čālam vienīgiem tā kā ļauj iet randiņos? Jā, es nezinu. Kāpēc? Kas viņš kaut kāds radinieks saimniekiem vai Jānim Rāzam? Kaut kas tam Viņam līdzīgs. vecāki samaksāja. Lai viņam, mums vajag kā bēdekli. Ar kādu citu, ka gribētu iet uz randiņu tie no dalībniekiem? Ar Ingus? Nē. Ar Arvīdu. Rārvīgi, bet viņš ir prom tevis dēļ. Viņš ir prom. Nu labi, ar jebkuru citu izņemot Jākabu. Kad gribētu iet? Kāpēc tā? Nu, nē. Nu, ar Jākabu es pat gribētu aiziet uz pusdienās vai ko tādu. Ar Kristu. Ar Kristu? Jā. Kas tas par čālu? Kristi īstenībā normāls čāls. Kristā? Man liekas, Krists. Ar Kristu varētu aiziet. Labi, nu, mēs tik ilgi daudz runājam. Samantai būs gan jau ļoti jautri montažu stūri. Agnes ļoti kautrējās ar to, ka momentu varbūt nav gatava ar mani priekī, un kā tālāk. Un tāpēc, pārbaudīsim, tu vienkārši iepazīsimies ar Katrinu, tas, ka nav viss bars apkārt un tā tālāk. Un, ja divi tā var pavadīt laiku, tad kāpēc? Un kā tu blakus ir? Jā. Nu, sīkais. Ko tu vilks? Ko teiksi? Ko tu stāsti? Ko tu vilks? No, tur Uvis savas labākās zeķes uzvilka. Savus apens noņēma no galvas. Savu labāko, nezinu, tur sievas ir tēkrekliņu uzvilka. Man atteica, bet tādā ziņā, ka viņi visu laiku mīkstinājās. Tas tā kā nepatīk. Ja viņi tiešām gribētu iet ar mani, tad būtu uzreiz, iešu viss kārtībā. Bet tajā brīdī, kad viņi sāk, es padomāšu tādu, es sapratu tajā momentā, ka, davai kaut ko citu, Un šobrīd izskatās pēc tiem šaļiem, kuri tā kā lienas šaurākajās salās. Un tad tu tā kā to lampiņu filmē, kā? Nu, es jau 30 minūtes mēģinu dabūt savu labo gurnu. Jā. Tās pozīcijas. Es jau 3 skriemenes un pārlauzu mugurā. Bet šis ir tik jautri, man labākā pieredze dzīvē. Man labākā vasara dzīvē. Visu to laiku, ko tu pavadīji lauksētā, pa to laiku, kurš tev likās visstilīgākais? Ak, Dievs. Izņemot Kristu, protams. Izņemot Kristu. Nu, Jēkabs gan jau. Nu, protams. Jēkabs. Kentāurs. Man ar Jēkabu bija interesants attiecības. Mums bija gan koalīcija, gan naids. No mīlestības līdz naidam viens soli. Tu mēģināji ar jātu, ar viņu? Kentāurs. Gan jau zirgam iespēja netīšām un Jēkabs to ieraudzīja. Te ir man radinieki. Kā tu? Labi, drīz jau būs randiņš. Uzaicināšu Katru, piemēram. Un Katru pateica mierīgi jā. Katru ir tā mierīgi jā. Katru mierīgi pateica. Jā, chill, es visu laiku katru dienu uz randiņiem eju. Mierīgi. Kāds bija tas mierīgais, jā? Vispār nebija mierīgs, jā. Man bija tā, es saku, es tā kā... Jā!
Jā, davai! Nu, es nezinu, padomāju. Tas nebija tāds mierīgs. Nu, jā. Nē, tas bija... Agresīvs. Man bija... Nu, labi. Jā, ejam. Jā, ejam. Nē. Nu, tāds, nu, labi. Nu, tā kā... Tas ir mierīgs. Jā. Nu... Es viņam sākumā teicu, pagaid, nu, ko Agnese, davai Agnese. Viņš tur, davai maucam, mēs tur vienkārši ierēkšiem. Man tāds, nu, labi. Ierēkt man patīk. Jā. Man ir labs savā. Bet es viņam vairākas reizes teicu, nu, šis nebūs tāds randiņš, to saprot. Viņš tāds, nu, jā, mēs tā kā čomi. Jūs tikāt līdz apskāvienam? Nē, man liekas, ka nē. Pasmies, ko Agnes domā par to, ka jūs aizgājat ar Ulu uz Tas randiņu? ir bruņšmetnieks, lai viņš grib man būt atpakaļ un sabīdās ar kati mani. Es viņam pateicu, ļā, man bišķiņi padomāt. Viņš man 5 minūtes neidēja padomāt. Viņš jau uzskāja augšā un pajautāja katē, lai viņa brauc ar viņu. Nu, labs ir, ja viņš man nevar iedot 5 minūtes, lai es padomāju, vai es gribu braukt vai nē, jo es esmu kautrīga. Tas bija viņa vienīgais iemesls, kāpēc viņš uzjautāja katē, jo es 5 minūtes nevarēju izdomāt, vai es gribu braukt vai nē. Viss, nu, man ir vairāk varianti. Man ir Jēkabs, Toms, viss. Aiziet. Es redzu tā kā viņš. Vairāk varianti Jākams un Toms. Divi. Jā, viens no viņiem visu laiku visiem saka, esmu precējies. No Tas nav variants. No rīta, čau, Tom, labrīt, esmu precējies. Halo, esmu precējies, nekādu labrīt. Vienkārši rīt. Tur man tā nerunā. Kas sanitē notika? Iesprūda. Viņi iesprūda tur, jā. Un viņa pārāk kautrīga, lai paprasītu palīdzību. Tāpēc viņa gaida, kamēr kāds pamanīs. Moš, tas joprojām no tā negadījuma ar tiem zirgiem. Kaut gols skrienot viņu iestāvīt. Nu labi, laikam es tu tagad dzīvošu. Tikai bāzeris. Tā esi tu? Tā labi es, jā. Tāds ir, ka tev saules spilgtāk vienmēr spīdina sejā. Vai ne? Reku kati, viņš fokus. Caur lēci tā kā uzreiz. Un tā saule gan arī iečilot. Nevar iečilot. Pirms tā randiņa vēl bija jāiet ūdenskritumā mazgāties. Nopietni? Nu jā, mums jau nebija duši, mums bija ūdenskritums. Bet es esmu stilīgi. Viņš nevar netīrs uz randiņiem. Jā, jo mēs tikko sūdas mēzām. Šoks varbūt, un viņa ir ļoti sadusmojusies uz manis. Tas ir acīm redzami, jā. Tas ir tāda dzīve. Viņš man pajautāja. Es pateicu, domā 5 minūtes, lai es padomāju. Nē, man vajag tagad. Es saku, domā 5 minūtes, lai es padomāju, tāpēc, ka es biju pavārs. Ja es aizbrauktu ar viņu randiņā, tad visi pēc darba atnāktu mājās, vakariņas nebūtu gatavs, ko viņi ēst. Pliku maizi un neteču. Un tad es viņam saku, domā 5 minūtes, lai viņš padomāju. Viņš saka, nē, man vajag tagad. Es saku, Uvi, es padomāšu. Pa to laiku, pa tām 5 minūtēm viņš paspēja uzskriet augšā, pajautāt katē uz randiņā, es uz viņu apvainojos. Un neko vairāk viņam neteicu. Lai viņš brauc ar to katu, viss. Jā, neizstāst, ka viņi baigi, viņi chill par to visu. Jā, es vēl gribētu teikt, ka ir daži tie cilvēki, kuriem vienkārši nesanāk pastāstīt. To stāstu. Jā, viņi principā atkārtoja tieši to pašu, kā viņi teica virtuvē. Jā, kāpēc es to atstāju vispār? Varēju izgriezt. Labi, tad gaidītākais notikums šajā sērijā. Uz kuru pilsētu jūs brauksiet? Uz Kuldīgu. Jā. Romantisko pilsētu. Pabraukāties? Kāda tev mašīna? Sajiet. Viņi abi ir cūkas reāli, vienkārši. Katē reāli mājās šitas sadarinātais gaida. Man šķiet, ka tagad viņi atbrauks mājās ar jaunu sadarināto. Tagad viņai jau ir kāds jau ir saplānots, viņa šito te veco met malā un tagad jau viņai man Uvi kāds sakars. Ko? Tas sadarinājusies jau? Bet tāpat aizbrauc uz šovu un vēl ar Uvi uz randiņu? Sadarinājies ar Uvi? Cik tev ir puiši? Vīri. Visi? Nē, vienkārši es aizbraucu ar viņu ārpus laukas ēcas. Es neuzskatu, ka tas ir kaut kas tik traks. Tas nebija randiņš. Tas bija vienkārši izbrauciens. Ar Uvi, jā? Tas bija prikols, jo Bet tas tu bija tajā- ar Uvi. Uvis ir mans labākais draugs. Super mega labākais. Viņš ir vienkārši prikols. Holy shit. Pierēs kā Uvim, šo dzirdēt. Sorry, Uvi. Tu ir tikai prikols man Pag, vispār. mans bija nopietni. Jā, Fucking Agnesi pameta tevis dēļ. Un es ar viņu bučoju. Bet pieņemsim, tad, kad tu viņai ieskaties acīs, ka tu esi divatā ar viņu, vai ir tā patīkamā harmoniskā sajūta esot ar viņu? Nu, nav pilnībā vēl. nav pildījumā. Man tagad, kad es viņu sāku runāt, man ir tāda sajūta, man gribētu no pulksteni. Uzlist no detā.
Un būt agresīvam. Vairs mainījās, kopš pēdējās sērijas mainījās. Ja tu tā parasti randiņās prasa čaļiem? Jā, kad tu skaties uz tām citām meitenēm, kāds tas sajūts ir? Nu jā, es Ir jau tā, ka īstenībā daudz prasīju par citām meitenēm, jo vienkārši es neņēmu to randiņu kā randiņu, es viņu ņēmu kā prikolu. Ir reiz, kā ir meitenēm vienkārši, aiziet uz randiņu, tāds prikols. Vai tur čalis tur savu labāko pulksteni uzvalk, savu labāko krēklu. Jā. Meiteni vienkārši atšūva, lai aiziet uz randiņu. Viņš izrādās vienkārši prikols. Sorry, Ilvi. Nav brīnums, ka šeit ienīst meiteni. Jā, un pēc tam lamājas pēc katra otrā vārda. Jā. Jā, čist. Un skrien no vienas pie otras. Es zinu, cik redzīgi, ka viņam gan jau tā nav pirmā reize dzīvē, ka viņam tā notiek. Jā, paklausies, kā tu uzmanēji? Tāpēc tas laiks jau arī ne jau mēs tur mēnešiem tur nedzīvojam kopā varbūt tādu. Tāpēc, ka uz doto brīdi ir tāds, viņa grib vairāk, lai es tā kā viņai skrienu pakaļ, un tā kā es viņai neskrienu pakaļ, tad viņai tāda mazliet tā kā vienaldzība. Wow. Jā, tā kā mēs piebraucām ar mašīnu, tur nemaz tā nedrīkst braukt. Bet, Tur speciāli sarunāja tie šovu veidotāji, ka mēs tur iebrauksim ar Wow. to mašīnu. Tā kā tikai mēs, un tad tur citi cilvēki blakus vienkārši aiz logiem skatījās. Jā, Bet tas tu biji rīdznieki. jā, iedomājies vienkārši. Tu sēdi tur divatā, tev it kā ir randiņš, tur romantika un kaut kas tāds. Tev ir kaut kādi 2 operatori, 2 filmētāji, 2 skaņotāji, visa filmēšanas grupa un vēl citi cilvēki aiz loga skatās uz tevi. Un ir tik vienkārši neveikli, un tev ir jāraisa kaut kādas tur sarunas. Jā, pamēģini nebūt fake Jā. tajā brīdī. Nē, es tev tik kupli mati, tā kā daudz vietas aizņem. Tu neizīrēji vietas savos matos. Jo izstāsti, ka vismaz 100 kvadrātmetri varētu būt. Tik var noglabāt. Cik tu Cik izīrēt? kvadrātmetrā ir? Kā tev šķiet, ko tik pārējie dara? Sūds mēs. Mēs tu vienkārši čilojam. Es domāju, ka viens no viņiem ir baigais ka mēs pazaudējām govis, taču pats brauc izklaidēties. Jā, bet izklaidējās. Pēc tam varēs vakarā raudāt. Iedomājies, kā tev paveicās, ka viņš to paņēma? Jā. Tas sūdījāvās. Jā. Bet kā viņš sarunāja to, ka viņš var braukt vienkārši kaut kur un tusēt? Viņam piedāvāja. Īstenībā viņam nebija baigā izvēle, viņam tas bija jādara. Tā kā Mogo reklāma. Tev un Agnes nepiekrita šim? Jā, vai ne? Viņam arī tik nožēlēt. Kaut kādas attiecības beidzas vai kaut ko tādu, tas vienkārši ar nazi nogriež to cilvēku, viss par viņu vairs nerunāja nekad. Ko viņš to cilvēku ar nazi nogriež? Un tad nerunā par to cilvēku vairs. Nogriež ar nazi? Es viņu neatceros. Kas tas bija? Tāds nekad pazīst. Nezinu, kā sākt tādu neeksistē. Jā, bet īstenībā tā arī ir, jo viņš neatcerējās savai bijušajai meitenei vārdu. Reāli kaut kādu nedēļu mēs viņam jautājām. Jā, Uvis baigais. Viņš ir tās bišķi pēc kaut Raula. Raul? Raula, tā kā... Diego varbūt. Diego. Jā. Viņš ir tāds Diego, tāds karstasnīgs, meksikāns tāds. Jā, sanāk, tas arī izskaidro, kāpēc viņš ir vienmēr tāds agresīvs un dusmīgs. Viņš vienkārši viņu pameta meiteni un klausamies, cik ļoti traki tas bija. Pati konkrētākā situācija, jā, ir tās manas pēdējās attiecības, kas bija pirmās un vienīgās manas ilgākas attiecības, kad viss bija čotka un viss bija ideāli, līdz vienā dienā uzzinu, ka viņai patīk staigāt pa citām mājām. Un es viņai vienkārši pamodināju, es viņai pateicu, ka viņai ir 24 stundas, lai pamestu dzīvokli. Un tad, kad viņa pametu dzīvokli, es apsēdos uz beņķa, man noticēja 5 asaras, es ieslēdzu savu galvā, ka es esmu vīrietis, man ir jāmainās, un es vienkārši ieslēdzu akmens seju un sāku dzīvot tādu dzīvi. Wow! Pareizi vīriešiem vispār nevajag just emocijas. 5 asaras? Jā. Tikai 5? Tikai, man liekas, baigi daudz. Man maksimums pa dzīvi bija 3 asaras. Un šāds jau pārtērējis budžets ir asars. Uz nākotni. Tagad, jā, redz, čalam skarba pagotne. Tagad viņš pats par sev skarbs ir. Akmens seja. Jā. Akmens sejas cilvēks. Tad, sakot, Uvim slikta pieredze un līdz ar to visām sievietēm jācieš. Viņš tas brutāls tagad ir visu laiku. Ir kāds viņš bija pirms tam visu laiku smaidīgs, viņam acis laiku spīdēja viņam. Tagad viņam ziluma apkārt acīm. Jā. Pagaiet, bet
Vai viņš teica, ka viņa apkrāp? Viņš teica, ka viņai patīk staigāt pa citiem dzīvokļiem. No, uz citām Jā, mājām. citām mājām. Jā. Nu, vienkārši aizgāja ciemos. Escape room. Viņam nepatīk escape room, jā. Es vispār piedāvāju kaut kad viņš atteica. Varbūt Nāc tāpēc. ne Nu, ne personīgi viņu. Viss. Ir, jā, nu es saku... Nu, meita ģēģeris, nu, atbraucis nevis strādāt, bet atpūsties. Laikam es nejaucu šovs. Šeit nav Krēta, mīlestība Krētā, te ir sūda lauksētā. Labi, priekā par lauksētu un par negaidītiem pavērsieniem. Par mūsu ēšanu viņa sūda tīrīšanu. Par sūdiem. Wow, labs tosts. Nu jā, forši par sūdiem labs tosts. Nu ko, jūs atgriezāties? Interesanti, kā citi jūs sagaidīsiet. Pastāstiet, cik viņš priecīgs var nēt. Tās apspēlētās bikses, vēl visus pirkstus var redzēt. Iedomājiet, cik krūti jūtās tas, kurš pārdeva viņam tās bikses. Tas idiots nopirkt. Es nevarētu tik mazas bikses uzņemt reāli. Nu, krēkls jau arī nav tur platāks. Viņam no 7. klases tās drēbes. Hejo, viņš to piekals, bet... Nē, tas ir skaidrs. Viņš no tāpat piekals gan jau. Tu smaidi! Jauns ieva atrada. Slikti iet mums pa lietu jāstrādā, ir sūdi jākrāmē. Zini, kāds tas ir? Ko sakrāmējām? Krāmē to sūdi. Kā jums gāja? Bija garšīgi. Neizlējāt? Forelīt pār. Mēs arī. Pagaidies, sanāk, ko viss ir īsāks par tev? Man liekas, ka nē, viņš nav īsāks par mani. Nu, Bet izskatās, Nu, vai ne? ne? Tā forela varbūt to pagarināja. Izstievās. Mati man uz augšu stāv, zin kā? Kas viņam? Kas viņam? Tik gara padara. Viņš nav garš. Tad tas Toms pajautā, nu kā jums iet un uzreiz paslēpāt? Es negribu zināt. Man lika šo jautāt. Es negribu zināt. Un ja kas man ir siela? Labi, skatāmies, kā tu Kristu sagaidīs. Nu. Es sūdzēju pilnīgi visu. Krista burtiski. Nopietni trāpīja mutē. Atstāj! Smuki, ka jūs tīri tādi balti pagaidi. Es varu nestādīt? Es nevaru neredzēt tos pirkstus. Tagad ļoti uzkrītoši izdāt. Samīļoties vajag. Nav, tas sūdi jau bija viņiem jābradā. Tiešām Mēs smird. tak strādājām. Viņi gribēja tā kā nosmērēt mani. Tas ir tā labi. Kas bija? Tā laikam ir zīme. Neuztaisīja normālu randiņu. Jā. Un neko viņš tāpat neuzdāvināja puķi. Tur. Jā. Un arī plus, lai tu mūs vienmēr atceries un nenogriezi nazi. Mēs sakām, tā neliela. Mēs ļoti tādi tematiski, maz Viņi dāvaņi. tikko nokrita? Nu, varbūt. Nu, daļa no tās dāvaņas. Cik jauki. Tā, ka tu nodarbojies ar grāmatvedību. Tā, lai vidā visi zina, ko dara. Tavs fails priekš tev. Oho, okei. Tajā failā iekšā ir. Tur kaut kāds mantiņš pa lielam. Tātad. Ar ko tev spēlēties? Kādreiz lauksētā varēja dabūt traktoru. Jā. Uzvarētāji. Mēs tev novēlam traktoru. Otrs tev kā puķu meitenei. Un burkāns. Tas pats galvenais ir tas pasties uz šo mapīti, cik viņas muku krāsē. Tik forši. Paldies. Tā ir dzēžgamī, ja tev vajag izdzēst kādas kļūdas. Dzīves kļūdas. Jā, ar burkānu. Jo šajā nedēļā tiešām tikko... Wow, vēl viena vasaras kleita. Cik tev tās vasaras kleitas ir? Man bija kaut kādas 3 vai 4. Vasaras kleitas. Bija joks par vasaras kleitām. Nu, bet tā ir teorija. Tev neliekas? Tu gan jau bez apenēm tur staigāji. Nē, man ir apens. Kāpēc lai es nevilktu apenes? Tā kā uz ko tieši es gatavojos? Vai ne? Tieši tāpat. Nu, es to pašu domāju, kāpēc meitenes vasaras kleitās nevelk apenes? Ko viņas grib? Viņas vienkārši grib. Es pārbaudīšu to teoriju. Nu, praktiski es neesmu pārbaudījis, bet man ir tāda teorija pagaidām. Agnes īstenībā diezgan rēcīgi izskatās. Viņa, pēc kā? Viņa izstāsta pēc... CSI kaut kāds čips, Viņa izstāsta pēc Neon un Trinity meitas. Jā, Neon Trinity meita. Viņam... Agnese tagad iet uz izbalsošanu, pēc tam uz Blade Runner. Mēslu un lopu nedēļa lauksētā ir noslēgusies. Šīs nedēļas
Kas viņai Par mēslu un sūdu nedēļu noslēgusies un parāda Agnes. Nu, bet reāli viss bija sūdīgi un mēslaini, izņemot randiņu. Lauksētas sliņķis Marita. No paša sākuma jau netika noorganizēta grupa pareizi sastāties, lai nepazust lopu, kā rezultātā viņi. Labi, Marita ir kā uz izbalsošanas soliņu, jo jūs pazaudējat gotiņus, vai ne? Jā, Marita tur bija pelnījis būt. Savukārt tagad noskaidrosim, kurš ir šīs nedēļas lauksētas čaklākais. Kate! Ko? Kate? Čaklākā? Jā. Tu esi, ka čakla pateici, jā, es braukšu. Nu jā, tikai izturēt uvi, tas ir darbs. Klausīties visu tos viņu bēdu ielēs stāstus. Jā. Ļoti čakla. Jā. Īstenībā tā es to uztveru. Es uztveru, ka es biju Mogo reklāmas čaklākā. Psihoterapeiti vienā. Jā. Kate, tu esi šīs nedēļas čaklākā. Atver auto, paņem Mogo. Zem katras no atslēgām ir paslēpusies noteikti naudas summa. Tu iegūsti 120 eiro. Kur tu viņu tā kā, kādā virzienā tu viņu spiedi? Vienkārši uz ko? Kaut kur. Tikpat labi uz dievam, vai? Jā, kaut kur. Jā. Šīta nošauj sev. Dažu nedēļu laikā no sliņķa uz čaklo. Tas ir pārsteigums man, un esmu ļoti, ļoti priecīga par to. Tu neesi pateicīga visumam? Es biju pateicīga. Es domāju, kādā vispār sakarā man iedeva čaklāko. Es nezinu, kā tas viss ir reāli prikols. Es tur esmu prikols. Gan tā, kad tas bija sliņķis, gan čaklākais vienkārši. Man liekas, jā, vienkārši nekaitināja saimnieks ar savu tā kā izskatu. Kādu laiku viņam aizmirst. Kate kaut kur strādā laikam. Viņa laikam nebija atbildīga par to, ka tas govs aizbēja. Jā. Izvēle ir izdarīta. Jūsu vidū ir kāds, kur jūs vēlaties raidīt prom no lauksētas. Es tikko iedomājos, ko es gribu redzēt šajā sezonā. Gan jau tas būs, vai ne? Ka Uvis novelk savus pulksteni, uzliek uz kulaku, un Jānis Rādni uzliek savus pulksteni, uzliek uz kulaku. Un viņi kaut kā pārbauda. Viņi tikai skatās viens otru tik ilgi, kurš pirmais flinčos. Uz šo brīdi 2 balsis Ingum, 2 Agnesei, 1 Kristei. Agnese! Es tur sēdēju, galvu nokarinājusi, acis ciet, es domāju, viss. Jā, Agnes tikai negaidīja, tu par ko tu balsoji tur? Es balsoju par Ingus. Tādi heiteri, kāpēc? Vampīrs ir jau izbalsots, un tad arī vampīru mednieks. Nu, arī tā, jā. Nu, tāpēc, ka vispār viņi tur baigi vāc tās balsis par Agnesi, un es vācu balsis pret Ingus. Lai glābtu Agnesi, jo Agnes bija mūsu koalīcijā. Kāpēc Agnes grib izmest, tāpēc, ka viņi nevarēja uztaisīt ēst, tur normāli? Saimnieki it kā prasīja. Es nezinu, es tā arī nesapratu, tā kā Maritai saimnieki esot prasījuši, lai viņi met ārā Agnesi. Un Marita sāka visus pierunāt par Agnesi. Izklausās, ka Marita gribēja, lai Agnesi iet prom. Jā. Nezinu, Ingus un Arvīds. Es jau biju gatavs tikai Ingus tetovējumu taisīt, jo viņš uzvarēs. Ingus! Ingus! Jā, šis viņam vārds būtu Ingus Porziņģis. Kādā viņa izbalstīja? Ingus Pingus? No, kaut ko tādu. Ingus Tingus Pingus. Pasies tam priecīgajām astiņām, mazajām tādām šķībjām, bišķiņ astiņām. Tas ironiskais svaidiņš. Viņš vienkārši ierēdz, tāpēc, ka viņš saprot, ka jūs visus vienkārši apēdīs un, kā vampīri. Atgriezīsies Arvīds atpakaļ. Neviens jūs vairs neaizstāvēs pret vampīriem. Viņš visus savus arbotus paņems līdzi. Viņš neatstās pat nevienu to mietu uzasnās. Pat sudraba monētu jums neatstās. 4 balsis Agnesei, 4 balsis Ingum. Ingus! Interesanti, vai Rāznam ir tā kā apdrošināšana pret tā, ka viņš savainojas, ka tipas pārāk stipri. Un viņš pret bārdu arī. Viņam ir tā ķirurga apdrošināšana, nu, kā ķirurgiem, kur ar rokām strādā. Jā, viņam rokas ir apdrošināti un bārdu. Bārdu noteikti. Viņam vairāk apsargā nekā Latvijas robeža. Nevar pieskarties visādi sensori apkārt. Snaipers uzreiz visu laiku. Jā, es izvēlos tavu uzdevumu. Ingus, tu izvēlies manu uzdevumu. Ieņemiet vietas. Jā, uzreiz saku. Ingus izvēlējās Jāņa uzdevumu. Tās bija pupiņas? Un tās ir pupiņas, kur 4 pupiņu veidi.
Tur nav tikai viena pupiņa. Kā tur var būt 4? Nav tikai 2, jā. Nav 3 pupiņas? Kā var būt 4? Tur ir melnās pupiņas, baltās pupiņas, dzeltenās pupiņas, spāņu pupiņas, čigānu pupiņas, kaut tādas pupiņas. Pa Ingas runājot, viņš visiem jau ir pieriepies ar savu lielo runāšanu. Bieži vien bezjēdzīgi kaut ko stāsta. Izstāsts vienkārši pēc tabletēm. Izstāsts, ka tur arī berberīns jāšķir vai omegas tabletes. Pēc magnīs. Ibumetīna no ibuprofēna. Viņš padala. Tur īstenībā pēc tās cīņas Toms labi paskaidroja, ka Ingum vienkārši rokas bija ļoti uzpampušas un no tās darba, ka viņš uzlaik sadzītas. Jā. Pamēģina vienkārši ar sadzītām rokām. Jā, es domāju, ka viņš vienkārši stīvs. Nē. Ingus vispār teica, ka viņš bija trenējies iepriekš. Bet izskatījās, ka viņam tur vai no satraukums vai kas, vai no aizvainojums pret pārējiem. Kaut kas tur viņam nesanāca. Ko heiteri, ko komentē šeit? Ingum nesanāks. Un ja kas mūsu koalīcija pa viņu nebalsoja? Nē, izstāst, ka tev starp kājām ir bungas kaut kāds, un tu tur tikai to ir uzspēlēs. Interviju līdz labi. Grupiņu pagaidi. Sekundi. Aiziet. Stop! Ingus? Tu redzēji, kā Ingus kādā pozā vēl sēdē, pasies viņam grūti piecelties. Viņš tur jau savus ceļus visus sabojāja. Atkāpies. Viņš tajām pupiņām G-spot atrada vienkārši. Pupiņas vienkārši. Izsprāgs tā kā popkorns. Rīt tās pupiņas būs tik atslābušas. Uzpīpēs pēc šitā pārbaudas vēl. Marita, apsveicu! Atgriezies pie pārējiem! Beidzot, Ingus, beidzot, es varēšu nelaist luni. Jā, nelaist luni un iet medībās mierīgi. Viņš tā kā Ingus parādīsies ceļu uz Rogovku. Kā tikt līdz Rogovkai. Bet man liekas, ka mums sanāk jāpieraksta Ingus pie autīšiem. Tie, kur ir Ingus? Ingus nekavējoties tiek pārakstīts pie autīšiem no inīšiem. Es jau ieliku tā kā mīnusu Katai par šito sēriju. Tas, ka neko neizdarīju un čaklāko dabūju. Kam plusiņu? Plusiņu, protams, ka sanitē. Viņi dabūja ārā no tiem kokiem. Tik ārā no kokiem. Ingus pagās pupiņās, tāpēc, ka viņš ir teiksim tā. Dalbajobs vienkārši. Tieši dalbajobs. Tavs laiks lauku sētā ir beidzies. Viņš ir pirmais lauksāts vēsturē, kurš neaizgriezās, kad šķaidīja. Un arī viņš reāli nekavējoties. Vienkārši uzreiz, saplīs un vārds visu. Ja domājies, ko viņš redzēja, ka sašķaidīja tos tur šķīvus, viņam tā kā vienkārši acīm vaļā paliek. Jā, tas viņam nav nekas īpaši. Viņam gan jau tik daudz lietas šļakstījās virsū, tikai savās medībās, ka viņam jau... Nē, viņš stilīgs. Man žēl, ka viņš aiziet prom. Es nezinu, jebkuru citu kati varētu izmest viņa vietā. Vienkārši 4 sērijās jau aizgāja projām 2. 2 mūsu favorīti, teikšu. Uz ko mēs likām... Jā, mēs uz viņiem likām visus savus jokus. Mēs bijām investējušies all in uz tiem viņu jokiem. Fuck. Man liekas, viņi tikai ar darbu pierādīs, ka viņi stilīgi. Vai jūs vienkārši, nē, Arvīds ir pārāk atšķirīgs no mums. Tas, ka viņam zirga tik liels pirms kā zirgam, tas nenozīmē, ka viņu uzreiz jāmet mājās. Laikam kādam skauda. Arvī, Ivo. Nē, Ivo. Aivim, Uvim. Ingus, dabūn savu introvertu baby, lai tu vari beidzot sākt iet uz randiņiem un izbaudi viskiju. Jā, šis ir normāli. Saka, šitā meitene normāls čoms. Tikai normāls čalis. Viņi tā kā zina, ko čalam novēlēt. Nākamajā darba nedēļā virtuvē saimniekos Kate! Nē, es jutos, jā, man bija tāds, šausmas.
Nē, lūdzu, nē. Tā Un būs vispār- tā kā Agnesē. Tagad Uvis tev piedāvās iet uz randiņu, tu jau teiksi, es padomāšu, un tad Agnes jādara uzreiz. Jā. O, es nezinu, man tik ļoti patika, ar ko kopā ar jums filmēt šo video, jo es esmu tik noguris, ka es jūs gatavs redzēt, kaut kāds, nezinu, pēc mēneša. Paldies, ka uzaicinājāt. Nezinu, reku tavs Instagrams vai kas reku tavs TikTok konts? Jā, tu citu Kate ar citiem lauksētas dalībniekiem piedalās TikTok laivos kopā. Jā. Jā, un jūs varat paskatīties tur TikTok laivu. Kate Explorer. Kate the Explorer. Kate the Explorer. Jā, forši, Kati, paldies, ka atbalstīja mūsu filmējuši to sēriju. Un, nezinu, laikojiet, komentējiet, un tad varbūt kādreiz labi sanāks kaut kas. Obligāti laikojiet. Un, protams, liels paldies Samantai, ka montēja šo video. Šis bija ļoti grūts video, ko samontēt. Jā, bez Samantas šie video, lauksētas video nevarētu būt iespējami. Un liels paldies viņai, jūs varat viņu atbalstīt šeit, tur un visur citur. Jā, Kati, tu atbalstīs Samantu? Protams, atbalstam Samantu. Ja vēl kāds lauksētas dalībnieks grib atbraukt uz video, tad... Jā, tā kā visiem pārējiem lauksētas dalībniekiem, jūs pēdējās, Kati pirmā. Arī gan jau, īstenībā mēs pirms gājām pie Agneses. Viņa tā kā teica, es nezinu, ļaujiet man padomāt 2 minūtes, mēs tad ejam. Tā bija, tad jau nezinu. Varat pievienoties manos TikTok laivos. Āķipa, kā tu tur cilvēciņi? Vai attālināt, vai arī varam kopā uztaisīt kaut kad. Hei, uzaicini, mēs jau vienmēr varam atteikties. Droši aicini. Nē, viens no mums toči atbrauks. Jā, abas divas dabūt ir grūti.